starta barjeras. Nu, tur arī lūk triālā mocīšiem. Džeki ir rādījis, kā var tikt augšā uz šiem kubiem, uz šiem paaugstinājumiem. Tā kā arī triālu iekļausim šodien kā demonstrējumu. Protams, kā demonstrējumu, lai līdzutēji varētu novērtēt, ko tik visu var izdarīt ar mocīti, baigi foršo, kam ir 2 riteņi stūre. Un triāla mocīši, protams, ir speciāli gatavoti šiem trikiem. Tagad to visu mēs pavērosim pārtraukumos. Bet ne tikai šodien būs uzvarētāja apbalvošana par šo posmu, bet arī lielais kopvērtējums. Nebūs atsevišķa ballīte kaut kur, varbūt vēlāk, bet šodien, lūk, kad trasē dodas jau 85-nieki mums pirmajā kvalifikācijas braucienā 8 minūšu garumā. Pirmo braucienu jau mēs dienas kārtībā varam jau reāli izsvītrot. Un pēc 3 posmiem līderis ir Agnis Alksnis. Agnis Alksnis no Viking triāla. Viņam ir 151. numurs arī šodien, tāpat kā iepriekšējos posmos. Un plus 15 punktu pārsvars. Plus 15 punktu pārsvars par tuvāko sekotāju Luisu Jonzi ar 91. numuru. Luis Jonzis ir no Rīgas Balskapļa kluba un 3. vietā kopvērtējumā 24 punktu zaudēja Agnim Alksnim, 20 punktu zaudēja Luisam Jonzim, atrodas Juridīs Pasaules. Par punktiem, jo 15 punkti Luis Jonzis atpaliek un vēl priekšā ir 3 braucieni un 3 braucienu summā. Reāli var saplusot 75 punktus. Nu tad ja veicās ļoti un ir lieliski 3 braucieni un tu izcīni uzvaru visos 3 braucienos, tad arī veidojās šie 75 punkti priekš kopvērtējumā. Nu, kā tas viss mums izskatīsies šodien 85 kubicēnu klasē, to mēs, protams, redzēsim. Pirmais ieskats jau būs tagad jau ar kvalifikācijas braucienu. Vērtēsim apļa laikus, ko mums demonstrēs mums katrā aplī. Šīs dienās 85 klases braucēji un Luis Jonzis. Luis Jonzis sāk ar apli jau 1 minūte 4 sekundēm un 2 desmitaļām. Tā kā tas jau priekš 85 klases braucēju jau ir visai nopietnas apļa laiks, jo Open klases braucēji iepriekšējā pēdējā posmā, 3. posmā, apli veica apmēram 1 minūtē, veica labākie pat ātrāk par 1 minūti. Trase, protams, ir varbūt atkal mazliet izmainīta, kaut kur kaut kas nācis klāt, kaut kas pielīdzināts. Tā korekti nebūtu salīdzināms iepriekšējā posma labākais apļa laiks ar šodienas apļa laikiem, bet nu tā vidēji varam secināt, ka Luis Jonzis ar 1 minūti 4 sekundēm jau pirmajā aplī jau uzrāda jau pietiekami labu apļu laiku, ko viņš kopā ar Agni Alksni tagad pat uzlabo viņš līdz 1 minūtēm un 2,5 sekundēm. Un par līderi kvalifikācijā kļūst Agnis Alksnis. Līderis pēc 3 posmiem Latvijas iekštelpu čempionātā 85 kubicentru klasē Agnis Alksnis kļūst par līderi. Kvalifikācijā viņam ļoti minimāli, tikai 3 desmitaļas viņam zaudēja Luis Jonzis. Un 3. vietā pagaidām lietuvietis Grigas Saukaitis. Viņam 438. numuriņš uz tā mocīša. Nu, kā vienmēr jāsaka, baigi foršā. Jo katrs braucējs brauca sev to labāko mocīti un arī Grigam Saukaitim. Uz šī foršā mocīša ir
38. numurs. Jurģis Kosovičs pagaidām ir atzīmējies ar 4. ātrāko apļa laiku. 177. numurs, un vēl mums ir trasē Vakarīs Degutis no Lietuvas ar 217. kā arī Jurģis Jauniņš ar 216. numuru. Nu, lūk. 3,5 minūtes vēl. Ļoti ātri paiet laiks, jā. 8 minūtes tika dotas 85-niekiem. Šeit tādi īsti iesildīšanās apļi pat neizskatījās, ko veica 85-nieki jau ar pirmo ieskaitais apli. Jau bija ļoti nopietnas apļa laiks, ka uzrādīja Luis Junzis. Un tagad par līderi kļuvis arī ir sezonas līderis iekštelpu motokrosa čempionātā Agnis Alksnis. 151. numurs. 1 minūte, 2 sekundes un 2 desmitaļas joprojām ir ātrākais apļa laiks. Un otrā vietā Luis Junzis, no viņa pagaidām atpaliek 3 desmitaļas viena apļa garumā. Un trešo vietu saglabā Grigas Saukaitis, Lietuva no Žemaitijas motokluba. Jurģis Kosovičs kopvērtējumā 3. vietas īpašnieks. Pašlaik atpaliek 5 desmitaļas no Grigas Saukaiti uzrādītā apļa laika. Tā kā 5 desmitaļu starpībā, tā ir pussekunde. Viena apļa garumā starp 3. un 4. vietu šajā pirmajā kvalifikācijas braucienā. Šodien mums šajā lieliskajā datumā, vēsturiskajā datumā, 21. februārī 2026. gadā, kad mēs uzzināsim pirmos vēsturiskos Latvijas čempionus iekštelpu motokrosā. Līdz šim nekas tam līdzīgs nav bijis. Mums vairāk kā 100 gadu garajā motosporta vēsturē. Par šiem čempioniem šodien liels paldies jāsaka ir Jānim Minteram un viņa komandai, viņa ģimenei par šo lielisko halli uzbūvēto, par šo iespēju visu ziemu trenēties sportistiem šeit, reāli gandrīz vai vasaras apstākļos, šaurākā trasīte, loģiski, tā ir halle. Arī, ja mēs skatāmies Amerikas superkrosu, arī tur trasē ir šaurākā visiem elementiem nekā tas ir klasiskajā motokrosā, un tā nav diskutējama tēma, tādam tam ir jābūt, un tā arī tas turpmāk arī būs, jā. Tas tomēr ir iekštelpu motokrosu. Un šeit ir tomēr savādākā braukšanas tehnika, mazliet vajadzīga, lai gan segums ir, protams, ir ļoti līdzīgs vasaras krosa segumiem, un tomēr šī šaurā trasītē un daudzie elementi prasa perfektu tehnisko izpildījumu, braucot ar visai to vidēju ātrumu, ko uzrāda braucēji mums trasēm. Ja vienu apli var veikt ātrāk par 1 minūti, kurai garāk par 800 metriem, tad pareiķiniet paši ar kādu vidēju ātrumu. Tomēr šie tehniskie elementi trasē tiek un trases posmi izbraukti. Tā kā vēlreiz liels paldies Jānim Minteram un viņa komandai un ģimenei par šo mums lielisko devumu Latvijas motokrosam, Latvijas motosportam. Kā mēs varam būt šajā svētku dienā šeit, kad visi kopā unikālajā, vēsturiskajā, kur uzzināsim pirmos čempionus. Noteikti būs nākamajā gada čempioni, pēc 5 gadiem čempioni, bet kaut kā vēsturē vienmēr paliek pirmais gads, kad bija iekštelpu motokrosa čempionāts, un tad jau arī vēsturiski atcerēsimies mēs šos uzvarētājus visās motociklo klasēs. Lūk, izdevās Agnim Alksnim. Luis Junzis. Vau, Luis Junzis tomēr izvilka ātrāko apļa laiku. Kaut gan Agnis Alksnis vēl nav finišējis, bet Luis Junzis līdera pozīcijās ar 1 minūti, 1 sekundi un 6 desmitaļām. Un gaidām finišā vēl Agni Alksni. Jā, ilgu laiku Agnis Alksnis ar 151. numuru noturējās līdera pozīcijās. Ko viņš darīs tagad pēdējā aplī? Finišs. Jā. Pirmā starta pozīcijā ir Luisam Junzim. Viņš kopvērtējumā atpaliek pēc 9 braucieniem 15 punktus no Agnim Alksnim pussekundžu starpība viena apļa garumā.
ar Luisu Jonzi, un 3. vietu tomēr kvalifikācijā pēc starta barjeras izcēla Jurģis Kosovičs no VV Motor Racing Team, zaudējot līderim 2,4 sekundes vienā apļa garumā, un Grigas Saukaitis ilgu laiku noturējās 3. pozīcijā un beigās atkāpās uz 4. vietu, 1 sekundi zaudējot Jurģim Kosovičam. 5. Vakaris Degutis, tā kā lūk, tāda ir kvalifikācija 85-niekiem. Nākamās 8 minūtes mūs priecēs 75 kubicentimetru klases braucēji. Zēni līdz 12 gadu vecumam ieskaitot, kur pirms, mums iznāk tagad, cik gadus atpakaļ, jau 2006. Ja? 3 gadus atpakaļ par pasaules čempionu 65-niekiem kļuva Patriks Cirulis. Tas arī ir pirmo reizi mums Latvijas motosporta vēsturē ierakstīts notikums, un tagad jau Patriks Cirulis jau ir 85 klases braucējs, bet vēsturē šie panākumi paliek. Bet mums iekštālpa motokrosā līderis pēc 9 braucieniem ir mainieks savējais Roberts Vinters. Robčiks ir ar 20 punktu pārsvaru pār Robertu Vanagu un ar 22 punktu pārsvaru pār 3. vietu pār Damiru Haiminu. Un par 4. vietu viņš jau ir saplusojis jau 31 punktu pārsvaru. Jā, bet tā kā ir 3 braucieni, katrā braucienā ir 25 punkti pa 1. vietu. Atkal bezskaislīgā matemātika, 3 reiz 25 ir 75 punkti. 20 punkti jau ir nopietnas pārsvars, bet šodien vēl ir jāpacīnās noteikti ir par punktiem, lai kāptu uz goda pjedestāla augstākā pakāpienā un vēsturiski kļūtu par pirmo latviešu čempionu 75 kubicentimetru klasē. Redzēsim, kā viņam šodien būs ar konkurentiem. Ir informācija, ka viens otrs viņa sīvākais konkurents ir devies uz Spānijas siltajām zemēm. Latvijas mežonīgais augstums bija viņiem piegriezies, un tagad meklē siltāko vietu, kur pabraukāt ar mocīti pieredzējušo treneru pavadībā. Ļoti žēl, izskatās, ka nebūs 2. vietas īpašnieks kopvērtējumā Roberts Vanaks un arī Daniels Kohlovs. Bet ir ieradies no Austrumu Zibens. No Austrumu Zibens ir ieradies Damirs Haimins. Damirs Haimins ir 3. vietā kopvērtējumā. Viņš arī tikai 22 punktus pagaidām zaudē līderim Robertam Vinteram, un līdz ar to iespēja arī lietuviešiem, kā arī Latvijas sportistam Ralfam Saldābolam no motokluba Aloja pacīnīties arī par goda pjedestālu kopvērtējumā pēc 12 braucieniem vai 4 posmiem Latvijas iekštālpa motokrosā 2026. gadā. Ko? Šeit jau no apļa laika nebūs tik ātri, 1 minūte 2 sekundēs ar 65-nieku, un nevar fiziski reāli nobraukt šo apli. Tāpēc jau ir tie zēni līdz 12 gadu vecumam, 85-nieki līdz 14 gadu vecumam ar jaudīgāko mocīti. Tad tagad mums trasē, lūk, ir 75-nieki, un 75-niekiem uz doto brīdi apļa laiks. Tas ir jau pirmais aplis, tātad orientējuši pirmais aplis. 1 minūte 8 sekundes un 4 desmitaļas. Protams, mainieks Roberts Vinters ir jau pirmā apli, jau līdera pozīcijā, 183. numurs. Redzēsim, ar ko atbildēs šodien viņa konkurenti, kā Damirs Haimins, kā Azolas Sungaila no Lietuvas, no Žemaitijas, kurš brauca Husqvarnu. Un 4 sportisti trasē ir ar KTM, viens ar GAS mocīti, lietuvietis Herkos Pocijunas, 816. numurs. Izskatās, ka 816. numurs pirmo reizi startē mums iekštālpa motokrosa čempionātā šeit Lielplatona iepriekšējos posmos viņš nav bijis. Es mēģinu atrast 816. numuru. Kaut kā neatrodu. Un kā tad mums Igaunim, Sebastianam Ojasālī klājies 218. numuram.
Un 9. vietā. Nu, turpinās mums kvalifikācijā 65. 3 minūtes jau ir palikušas vairs tikai līdz kvalifikācija brauciena beigām. Roberts Vinters no Jāņa Vintera mototīm. 1 minūte, 6 sekundes un 5 desmitaļas ir ātrākais apļa laiks sezonas līderim. Iekštelpu motokrosā 65 kubicentimetru klasē un tuvākais sekotājs Damirs Haimins no motokluba Austrumu Zibens. Atpaliek par 1,6 sekundēm. 1,6 sekundžu starpība viena apļa garumā. Un 3. vietā lietuvietis Azolas Sungaila. Un viņam 507. numurs Azolas Sungaila. Azolas Sungaila 3. vietā. Nu, viņš visai daudz zaudē Robertam Vinteram 5 sekundes viena apļa garumā. Un no tiem braucējiem, kuri vēl šodien varētu pacīnīties par pirmo trīnieku, nestartējot Robertam Vanagam un Danielam Koklavam, vistuvāk ir trīniekam Ralfs Saldābols. No motokluba Aloja 390. numurs, pagaidām ar 4. apļa laiku ir atzīmējies trasē Ralfs Saldābols. Un 3 braucējumi tomēr priekšā. Viņš uz doto brīdi 3. vietai, tur viņi paskatīsimies. Nu, visai daudz tomēr zaudē, bet tie ir 48 punkti. 48 punktus viņš zaudē 3. vietai kopvērtējumam. Nu, labi, paskatīsimies, kā tas viss notiksies sacensību laikā, kādiem punktiem cīnīsies Ralfs no motokluba Aloja. Bet likme viņam ir ļoti, ļoti augstā un ir ko pacīnīties par punktiem, par labiem braucieniem, lai kopvērtējumā varētu kāpt uz goda piedestāla pakāpieniem sezonas izskaņā iekštelpu motokrosā. Pēdējā minūtē, Robčiks, jā, man tā patīk saukt viņu tāds foršs puikai, vienmēr mēs ar viņu šeit aprunājāmies, bet īstenībā viņš ir Roberts Vinters no Jāņa Vintera mototīm ar savu apļa laiku, joprojām līderā pozīcijās, 183. numurs un 2. vietā Damirs Haimins no Austrumu Zibens. 1,5 sekundi, netiek tuvāk viņš Robertam. Un Damirs Haimins trasē ir ar 23. 3. apļa laiks Azolas Sungaila Žemaitija notur 3. pozīciju. Jā, nopietni šodien ir sagatavojies sacensībām lietuvietis Azolas Sungaila un Ralfs Saldābols, kurš tēmē kopvērtējumā uz goda piedestālu. Pagaidām lietuvietim zaudē 1 sekundi viena apļa garumā. 5. jau finišējis, tas ir Igaunis Sebastian Ojasalu, un finišē arī Damirs Haimins, tā arī neuzlabo savu starpību ar līderi Robertu Vinteru. Robčiks vēl pat pieliek mazliet klāt, jau 1,8 sekundžu starpība. Bija 1,5 sekundē, vēl par 3 desmitaļām palielinājis atstarpību Roberts Vinters ar tuvāko sekotāju Damiru Haiminu savā mājas trasē. Un tagad pirmā starta pozīciju jau ir nodrošinājis viennozīmīgi Roberts Vinters 75 kubicentimetru klasē, 2. vietā Damirs Haimins. Pie starta barjeras motokluba Austrumu Zibens un 3. Azolas Sungaila.
Žemaitija, Lietuva. Ralfam Saldābolam 4. starta pozīcijā motoklubu Saloja, 5. Sebastiāns Ojasālu, KTL Racing Igaunija un 6. noslēdz Herkus Pociūnas Žemaitijā. Kopvērtījumā viņš ir 15. vietā pēc 9 braucieniem. Pirmajā posmā viņš nestartēja, 41 punkts ir viņa bagāžā un šodien, nav pirmā reize, es mazliet kļūdējos, atvainojos par šo kļūdu. Herkus Pociūnas ir mums bijis šeit, un pagaidām viņš ir kopvērtējumā 15. vietā. Es saku pagaidām, jo daudz kas šeit mainīsies pēc šiem 3 braucieniem. Pēdējā posmā Latvijas iekštelpu čempionātā. Bērni tagad ir gatavi doties arī 8 minūšu braucienā 50-nieki. Līdz 9 gadu vecumam. Pēc tam būs paši mazākie ķipariņi, rūķīši, kā mēs saka, rūķi. Šeit 50 kubicentru klasē būs gigantu cīņas viennozīmīgi. 50-niekos ir ļoti interesanta situācija, jo pēc 9 braucieniem līderu pozīcijas ir Artjoms Vasiljevs. Artjoms Vasiljevs, viņam 625. numurs un tikai 3 punktus viņam pēc 9 braucieniem zaudē mūsu viesis no ārzemēm, no Igaunijas, Oskars Luige. Oskars Luige, kā vienmēr ar 900. numuru, un 3. vietā Dominiks Ojasālu, jau diezgan daudz atpaliek no līdera, atpaliek jau 59, 72 punktus, tas ir ļoti daudz, 3. vietā 50 kubicēm klasē. Tā kā gigantu cīņa šodien noteikti starp diviem šiem manis nosauktajiem braucējiem 50 kubicentru klasē. Artjoms Vasiljevs, motoklubā Austrumu Zibens un Oskars Luige, KTL Racing ar 900. numuru. Abi divi viņi ir trasē tagad. Šeit izšķirsies Latvijas čempiona tituls šajā mazajā 50 kubicentru klasē tieši starp šiem 2 braucējiem. Jo pārējie sportisti ļoti daudz atpaliek punktu ziņā pēc 9 braucieniem, kuri notikuši gan novembrī, gan decembrī, gan janvārī. Ārā bija ļoti augsts un ziema bija ritīgākā, kādu es neatceros pēdējos 10-15 gadus. Tādu ziemu tiešām es neatceros, ka būtu bijusi visā Latvijas teritorijā, ieskaitot arī Kurzemi un Ventspilī, ka mums Ventspilī nokrīt naktī līdz -19. Mamma mia! Tā bija katastrofa priekš ventspilniekiem. Nu jā, 50-nieki ir trasē siltā arēnā salīdzinot ar to, kas notiek ārpus arēnas. Lieli vēji šodien pūš augsti pagaidām vēl, bet mīnusi tiešām ir atkāpušies. Un man ļoti patika tas, ka atbraucot uz šejieni bija jau gaišs rīts, varēja visiem jau sasveicināties ar smaidu sejā. Tā kā pavasaris tuvojās, bet mums karstas cīņas arēnā. Viennozīmīgi karstas cīņas un 50 kubicentru klase būs tā klase, kur būs ļoti nopietna mačošanās starp 2 līderiem kopvērtējumā. Pašlaik ar ātrāko apļa laiku ir atzīmējies Igaunis mazais puika Oskars Luige, bet īsu brīdi. Artjoms Vasiljevs ir tikko apli veicis par 8 desmitaļām ātrāk
nekā Oskars. Un lūk, tagad jauns līderis kvalifikācijā. 625. numuriņš Artjoms Vasiljevs no Austrumu Zibens. Un Oskars Luige viņam zaudē 8 desmitaļas. Trešajā vietā Tomas Jaunžēkers no Moto AZ motokluba. Un Tomas Jaunžēkers lielajā kopvērtējumā ir 8. vietā. Wow! Nu jā, Tomas nestartējis, mums nav startējis vairākos braucienos. Un Tomas Jaunžēkers arī viens no ātrākajiem 50 kubicentru klases braucējiem. Līdz ar to izskaidrojumā viņa 8. vieta kopvērtējumā ar 70 punktiem pagaidām ir atzīmējies Tomas Jaunžēkers. Jā, Artjoms Vasiljevs noturēja vienu apli līdera pozīcijās, un šeit jau spriedze jau kvalifikācijas braucienā. Pašlaik par 1 desmitaļu ātrāks trasē atkal ir Oskars Luige. Par 1 desmitaļu šajā mazajā bērnu klasītē. Oskars Luige aplī veicis 1 minūtē 13,6 sekundēs, un Artjoms Vasiljevs 1 minūtē 13,7 sekundēs. No 1 desmitaļā. Trešo vietu notur kvalifikācijā Tomas Jaunžēkers ar 76. numuru. Viņam 3,7 sekundžu starpībā ar līderi. Un 4. vietā Reinis Redovičs no VV Moto Racing Team ar 215. numuru. Nu, viņš daudz zaudē vienā apļa garumā līderim tagad Oskaram Luige. 4. vietā kopvērtējumā atrodas Brents Petrov, bet šodien 230. numurs ir ieradies no Igaunijas. Ir, jā, Pērnavas motoklubs, tā kā 4. vietā viņam ir 24 punktus viņš zaudē 3. vietai, tā kā varētu būt arī pamačošanās šodien par godā piedestāla 3. pakāpienu ar savu tautietī Dominiku Ojesālu, kurš pagaidām ir ar 4. apļa laiku. Jā, Dominiks Ojesālu ir ar 4. apļa laiku, kad 1 minūte vēl līdz kvalifikācija brauciena beigām. Dominiku Ojesālu KTL Racing 818. numurs un attiecīgi Brenek Petrov arī Igaunijā tikko pakāpjās uz 6. vietu, pietuvojas savam nopietnējiem konkurentam lielajā kopvērtējumā pēc 12 braucieniem šodien. Un starpība starp viņiem, nu, tur ir daudz, tomēr daudz liela starpība ir starp 5. un 6. vietu kvalifikācijā. Jā, Oskars Luige notur pussekundi. Jā, Artjoms Vasiljevs atkal pietuvojies ir Oskaram Luige un pussekundžu starpība bija 1 desmitaļa un tagad 1 desmitaļa sarukusi līdz minimālām. Artjoms Vasiljevs zaudē 1 simtaļu. 1 apļa garumā, 1 simtaļa. Mamma mia! Jā, nu finiša kvalifikācijā. Oskars Luige notur ātrāku apļa laiku. 1 minūte 13,1 sekunde un 1 simtaļu joprojām zaudē Artjoms Vasiljevs. Nu, redzēsim, kā būs finišā. Jā. Tomas Jaunžēkers ir finišējis. Viņam ir stabili 3. apļa laiks. 76. numurām var doties uz dalībnieku nometni ar 3. apļa laiku, 3. starta pozīcija. Tomasam Jaunžēkeram, Reinim Redovičam veidojas 4. apļa laiks un 4. vieta pie starta barjeras 215. numuram no VV Moto Racing Team. Un ko tad ar mums 2 nesamierināmie konkurenti? Un Oskars Luige finišā izceļ 18 tūkstošdaļu pārsvaru pār
Artjomu Vasiljevu ar 1 minūti 11,8 sekundēm. Protams, arī 1 minūte 11,8 sekundes ir Artjomam Vasiljevam, bet tā minimālā starpība ir viena apļa garumā 18,000 daļas. Kurš māk izrēķināt, cik tas ir centimetri, pārbraucot pāri finiša līnijai, es nemāku. Kam ir spēcīgāka matemātika ar vidēju ātrumu, lūdzu izrēķiniet, cik tie ir centimetri. Es nerunāju par metriem vai tur kaut kas vairāk, bet tieši centimetri, 18,000 daļas starp diviem šiem ātrākajiem 50 kubicēnu klases braucējiem mums šodien kvalifikācijā. Jā, no trasēm mums jau atkal 8 minūtes un rūķi devušies trasēm. Mazie 50-nieki bērni no 4 gadu vecumam līdz 6 gadu vecumam rūķu klasē drīkst startēt. No klasiskajā krosā mums vēl dalās vēl rūķi open un parastie rūķi. Tas atkarējās tur no ar kādu mocītī brauc katrs no šiem mazajiem bērniem, bet iekštāpa motokrosā mums viennozīmīgi ir rūķu klasē, un šeit līderis ir Emīls Malkalns. Emīlam nedarbi šogad un darbi vainagojušies ar to 9 posmu rezultātā, ka viņam ir plus 23 punkti attiecībā pret lietuvieti Huberta Zaluba, kurš šodien arī ir trasē 4. numuru, un Emīls Malkalns ar 70. numuru visai drošu pārsvaru ir uzaudzinājis par tuvāko konkurentu 23 punktus. Trešajā vietā kopvērtējumā atrodas Armīnas Bražģijus. Wow, Bražģijus nav atbraucis. Kā tad tā? Kas tad mums ir? Ir Miķelis Brants. Miķelis Brants mums ir kopvērtējumā 5. vietā. Viņam ir 100 punkti, un 3. vietā ir 142 punkti. Jā, Miķelītim šodien ir pilnīgas iespējas kopvērtējumā izcīnīt šajā rūķu klasē 3. vietu kopvērtējumā. Viņam ir jānobrauc, protams, visi 3 braucieni, jo pagaidām punktu starpībā ar 3. vietu ir 42 punkti, bet tā kā ir 3 braucieni, nevis 2 braucieni,
tad tas ir visai reāli, ka Miķelītis šodien kopā ar Emīlu varētu kāpt uz goda piedestāla pakāpieniem. Un tās ir prognozes, protams, tās visas ir prognozes. Visu pa plauktiņiem saliek sacensību norise, un sacensības vienmēr mums sagādā kaut kādu pārsteigumu, gan pozitīvā, gan, diemžēl, negatīvā nozīmē. Tā kā pēc sacensībām jau konkrēti runāsim par pirmiem trīniekiem, par vietu sadalījumu katrā motociklu klasē, bet, kā jau vienmēr pirms sacensībām, mums ļoti patīk prognozēt kaut kādus statistiskus ciparus, summēt kopā. Olimpiādas laikā jau gan pirms hokeja spēlēm tur vairāk kā pusstundu 3 vīri kaut ko tur prognozē, un kā tas būs, un kā tas nebūs, un kādas piespēlēs jādod, un kādi taktiskie risinājumi jāveido, un beigās čiks vien tikai sanāk no visām šīm prognozēm un visām šām trakām runāšanām pirms šīm hokeja spēlēm, un rezultāts ir tāds, kāds ir, un paldies hokejistiem par cīņām olimpiādē, 10. vieta olimpiādē, un tā jau ir vēsturē, bet mums šodien vēl ir cīņa par iekštelpu čempionātu 2026. gadā arī mazajā rūķu klasē. Huberta Zaluba pagaidām ir ar ātrāko apļa laiku. Viņš ir ātrāks pat par Emīlu Malkalnu, sezonas līderi. Ar 70. numuru uz doto brīdi par 2 sekundēm, par 2 sekundžu starpību. Un 3. vietā Ēriks Bērziņš. Viņš daudz atpaliek no līdera, bet tā ir 3. vieta. Parādās mums arī vēl viens braucējs, Alfreds Lazdiņš ar 2. numuru. Tā kā vēl viens mazs rūķīts ir trasē. Un, protams, vecākie visi arī trasē zaļās vestītēs. Tas pēc noteikumiem ir atļauts, nebrīnieties par to, jo šajās mazajās bērnu klasītēs jebkurā brīdī ir vajadzīga palīdzība šiem mazajiem dušīgajiem braucējiem. Ja viņš ir piezīmējies neveiksmīgi kādā tramplīnā vai virāžā, pats nevar piecelt mocīti vai tur atpiņķerēties vaļā no mocīša, tā kā vecākiem ir un arī treneriem, ja viņiem ir zaļās vestītes, var doties trasē un palīdzību sniegt no malas. Tas ir atļauts, par to nebrīnieties, lūdzu. Arī maziem rūķiem tuvojas noslēgumam kvalifikācijā. 1,5 minūte vēl līdz brauciena beigām. Joprojām ātrāko apļa laiku notur Hubertas Zaluba. Lielajā kopvērtījumā viņš 23 punktus zaudē pagaidām Emīlam Malkalnam pirms pirmā brauciena mazajā rūķu klasē. Un joprojām 4. numurs ir ar ātrāko apļa laiku, 1 apļa garumā. Rūķiem Huberta Zaluba ir no Utenas Racing School, no Lietuvas, no Utenas pilsētas. 2. vietā Emīls Malkalns, 70. numurs, 2 sekundes zaudē līderiem 1 apļa garumā, un 3. vietā Ēriks Bērziņš. Viņš necīnās ar līderiem, viņa apļa laiks visai daudz atpaliek no šī dueta uzrādītajiem apļa laikiem. Miķelis Brants ir 4. vietā, visai tuvu 3. vietā jau savu apļa laiku. Miķelis Brants ir no motokluba Ape, 193. numurs. Apes pilsētā mums vienmēr asociējās ar šo lielisko Apes mototrasi, Vaidavas kausa izcīņa, kur šogad atkal aicinās maijā pie sevis uz Vaidavas kausa izcīņu un Latvijas čempionātu blakus vāģiem un kvadriem sestdienas dienā. Tā kā Ape mums ir Latvijas motosportā ļoti pazīstamā pilsētiņā, superīgu, dabiski veidotu motokrosa trasi, kur ir tikai daži mākslīgie tramplīni izveidoti visā trases garumā. Ir mums tādas geogrāfiskas vietas Latvijā, kur var lepoties ar šīm dabiskajā reļiefa trasēm. Finišā redzēsim. Emīlam Malkalnim izdosies atspēlēties ar savu apļa laiku Hubertam Zalubam vai nē. Finišē jau Miķelis Brants, tomēr tā ir 4. starta pozīcija Miķelītim no motokluba Ape. Finišē Hubertas Zaluba no Utenas Racing School. Hubertas Zaluba, 1 minūte 19,6 sekundes. Ko atbild Emīls Malkalns? Nē, 2 sekundes. 2. starta pozīcija. Emīlam 2. starta pozīcija. Šodien pie starta barjeras rūķu klasē.
Un trasē dodas mums jau dāmas, atkal 8 minūšu brauciens, dāmas dodas mums trasēm. Kopvērtējums dāmām. Patricija Bērziņa. Tikai es atceros no iepriekšējiem posmiem, Patricija Bērziņa, mūsu pērnā gada Eiropas čempionāta dalībniece, dāmu konkurencē, 125 divtakteros. Un, lūk, jā, kopvērtējums ir 27 punktu pārsvaru pār Sāru Vinteri. Sāra Vinteri arī vietējā sportiste savā mājās trasē. Sāra Vinteri 27 punktu deficīts līdz līderei Patricijai Bērziņai, kura perfekta bilance. 9 braucieni, 9 uzvaras un tie 225 punkti kopvērtējumā. Aleksa Mauriņai 3. vietā un viņa atpaliek 18 punktus no 2. vietas. Un no 1. vietas viņa atpaliek 45 punktus kopvērtējumā. Aleksa Mauriņa ir 288 numuru un 4. vietā kopvērtējumā ir Estere Jāņkalne. Estere Jāņkalne ar 147 numuru. Bet, pagaidām mums trasē ir 4. Jā, Estere Jāņkalne arī ir atbraukusi, 147 numurs. Viņai 172 punkti kopvērtējumā par 18 punktiem mazāk nekā Aleksai Mauriņai, un tā ir 4. vietā. Arī iepriekšējā posmā šīs 4 meitenes mums bija pie starta barjeras. Jā, atvainojos pareizi, taču iepriekšējā posmā bija arī mums Vanessa Čiusi, kuru mēs dēvējām par itālieti. Jā, kaut gan viņa dzīvo Latvijā, viņa runā latviski, bet tētis ir itālis, un līdz ar to viņai arī numurs bija tāds interesants uz ekipējumā, itāļu karogu krāsās. Tā kā mums ir ļoti starptautisks nozīmes sacensības šeit bijušas iepriekšējos posmos, ka pat Itālijas pārstāvēji startējusi mums Badokrosā, iekštelpu čempionātā, Latvijas čempionātā. Viņa dzīvo Latvijā, protams, jā, un iet Latvijas skolā, bet tā kā tētis ir itālis, tad mēs viņai pieliekam klāt arī Itāliju, saulaino, silto Itāliju, kur pašlaik vēl risinās olimpiskās spēles, mums ziemas olimpiskās spēles. Patricija Bērziņa jau ar pirmajiem apļiem uzrāda ātrāko apļa laiku par 1,3 sekundēm. Viņa aplī ir bijusi ātrākā nekā Sāra Vintere, un 4 sekundes Patricijai zaudēja Aleksa Mauriņa no MX Saldus. Aleksai Mauriņa pirmo gadu brauc ar 85. Lai arī Aleksai Mauriņai ir tikai 12 gadi. 12 gadi ir. Viņa varētu šo gadu braukt ar 75, bet 85 viņai garšo labāk, un viņa labāk jūtas nekā 75. Un tā kā Aleksa Mauriņa, lūk, 288 numurs, pašlaik ir ar 3. apļa laiku. 2,7 sekundes pašlaik zaudē viena apļa garumā Sārai Vinterei. Un 4. vietā Estere Jāņkalne ar 147 numuru no 979 Bubā Racing Team. Tā kā lūk 4 meitenes trasē mums un lielajā kopvērtējumā. Domāju, ka lielas izmaiņas nebūs. Trīniekus saglabās manis nosauktais trīnieks pēc pirmajiem 9 posmiem. Patricija Bērziņa, Sāra Vintere un Aleksa Mauriņa. Bet sports ir sports. Sports ir pilns arī negaidītiem pārsteigumiem. Un tā kā visus saliks, protams, punktiņus uz I. Fināla braucieni arī dāmu konkurencē. 3 minūtes vēl riņķos trasē. Meitenes šajā kvalifikācijas braucienā 1,5 sekundē. Vairs tikai 1,4 sekundžu starpība. Patricija Bērziņa un Sāra Vintere savā starpā sadala vienu apli.
Ja Patricija Aplī ir veikusi 1 minūte 4,6 sekundēs, tad Sāra Vintere 1 minūte 6,1 sekundē. Tāda lūk ir šo divu ātrāko braucējas apļa laiki un starpība starp viņām. Aleksa Mauriņa trasi veikusi 1 minūte 8,6 sekundēs, par 3,5 sekundēm lēnāk nekā līdere Patricija Bērziņa. Nu šeit arī mocīša jauda, protams, saņem vērā, ja 125 divtakteri brauc Patricijā un ar 254 takteri brauc Sāra Vintere, tad Aleksai Mauriņai ir 85 kubikcentimetru Yamahas mocītis. Nu, jāsaka, ka iepriekšējā aplī Sāra Vintere bija ātrāka par Patriciju par 5 desmitaļām. Nu ko rādīs šīs aplis tagad? 733. Patricija Bērziņa. Pagājušajā gadā kļuva arī par latviešu čempioni. Dāmu konkurence Eiropas čempionātā 5. vietu kopvērtējumā izcīnīja Patricija Bērziņa. Un šajā gadā Patricija stingri nolēmusi startēt atkal visos Eiropas čempionātā posmos. Nu, par pasaules čempionātā posmu vēl pāragri runāt, bet kaut kā tālākā nākotnē pie veiksmīgās, kā teikt, sportiskas un meistarības izaugsmes varētu arī pamēģināt pasaules čempionātā posmā, kādā tuvākā posmā startēt arī nākotnē Patricija Bērziņā. Bet nu, līdz tam vēl mums jāpagaida ir un sekosim līdzi rezultātiem, ko uzrāda Patricija Bērziņa mums šajā sezonā, startējot Eiropas čempionātā. Patricija Bērziņā un Sāra Vintere, jā, starpība sarukusi līdz 1,3 sekundēm. Bija 1,45, tagad ir 1,34 sekundžu starpība starp 1. un 2. vietu. Sāra Vintere, protams, startē no Jāņa Vintera mototīma. Un 3. vietā Aleksa Mauriņa no MX Saldus. 4 sekundes joprojām zaudē līderei Patricijai Bērziņai viena apļa garumā. 1 sekunde un tas nozīmē viss 8 minūtes ir pagājušas. Un dāmas ir pēdējā lidojošā aplī. Kā pirmā finišē Patricija Bērziņa. Ar 1 minūti un 4 sekundēm un 3 desmitaļām. Nu ko? Atbilde Sāra. Nē, tā ir Aleksa Mauriņa. Aleksa Mauriņa no MX Saldus. Ar savu 85 kubicentimetru mocīti neuzlabo savu apļu laiku un 4 sekundes joprojām zaudē līderei. Un lūk arī Sāra Vintere. Sāra Vintere finišā. No finiša aplī arī neuzlabo savu apļa laiku un 1,3 sekundžu starpībā starp 1. un 2. vietu šajā dāmu konkurencē. Līdz ar to arī mums starta barjera ir noskaidrota visiem 3 fināla braucieniem. Skatāmies dienas kārtību. Dienas kārtībā 125 divtakteri. 125 divtakteri. Un kas mums ar līderiem? Hugo Henriksons, 953. numurs, ir līderis kopvērtējumā ar 30 punktu pārsvaru par Ingusi Supi. Ingus Supi ar 940. 6. numuru ir 2. vietā un pēc 9 posmiem viņš zaudē 30 punktus kopvērtējumā. Un Ignas Benjusis no Lietuvas zaudē vēl 26 punktus 2. vietai. Tātad no līdera Ignas Benjusis atpaliek 56 punktus. Daudz. Tā kā diezgan pārliecinoši ir bijis visos iepriekšējos braucienos, 9 braucienos, līderis Hugo Henriksons. Hugo Henriksons ar 953. numuru. Un lūk, 125 divtakteri dodas trasē, kuru mums iepriekšējā gadā tieši šajā klasē lieliskus rezultātus uzrādīja Jēkabs Kubuliņš
Eiropas čempionātā Jākabs Kubeliņš pat kāpā uz godā piedestāla, startējot Eiropā 125 kubicentimetru klasē, un Yamahas komanda ievēroja viņa centību, viņa ātrumu, meistarību trasē, un šogad jau viņš ar 250 Jākabs Kubeliņš Itālijas čempionātā. Pirmo reizi startējot ar 250 četrtakteri izcīnījā 3. vietu Itālijas čempionātā agrā pavasarī. 3 braucienu summā, tā kā Jākabs Kubeliņš ne jau par velti iepriekšējā sezonā. Mēs daudz runājām par viņu tieši 125 divtakteru klasē. Ar tādu pašu mocītī, kā tagad trasē mums ir 125 klases braucēji. Ir ieradies gan Ingus Supe, gan Hugo Henriksons, ir arī Martīnas Jasijūnas no Lietuvas. Ir trasē ar 785. numuru un Ignas Beniusis, kuram veidojas 3. vieta pagaidām pēc 9 posmiem, arī ir ieradies uz sacensībām. Tā kā 6 braucēji pagaidām, 6 braucēji veikuši pirmo iesildīšanās apli. Vēl mēs trasē redzām Gustavu Ozolu ar 641. numuru, kā arī Rodrigo Zubu ar 243. numuru no Moto Sala motoklubā. Gustavs Ozols, Saldus bērnu jaunatnes centrs, 641. numurs. 125 divtakteros savulaik par pasaules čempioniem kļuvis bija gan Pauls Jonas, arī Matīsam Karo izdevās kļūt par pasaules čempionu 125 kubicentimetru klasē divtakteros. Un vēl ļoti tālā pagātnē, kad bija 125 kubicentimetru klasē, kur brauca arī ar četrtakteriem. 2004. gadā par pasaules čempionu kļuva junioriem Ivo Štembergs. Wow! 22 gadi atpakaļ. 22 gadi atpakaļ, Ivo Štemberga uzvara pasaules junioru čempionātā 125 klasē. Laiks iet, tagad uzvārdi mainās. Ivo Štembergs jau kur tie gadi, kā vairāk nestartē sacensībās. Viņš ir piedalījies gan pasaules čempionātos, gan Eiropas čempionātos. Bijis Latvijas čempions un Latvijas izlasē nācija kausa izcīņā. Tā ir vēsture, bet tagad mēs skatāmies uz jaunajiem un 125 kubicentimetru klasē. Pirmajā posmā ļoti ātrs bija mainieks Artūrs Vinters. Artūrs Vinters pat pārņēma vadību pirmajā braucienā, kļūda trasē, nepatīkams kritiens. Un joprojām vēl tāda rehabilitācija ir Artūrs Vinters. Un, lai arī pats viņš ļoti vēlās braukt, bet ir ārstu verdikts, ka Artūram vēl ir jāpagaida līdz pirmajiem nopietnajiem treniņiem un startiem ar mocīti. Pavasarī, es domāju, jau varēs viņš klasiskajā motokrosā braukt, bet pirmā sezonā iekštelpu čempionātā viņam tomēr ir jāizlaiž pilnībā. Nestartējot arī šodien pēc šīs nopietnās traumas pirmajā posmā, pirmajā braucienā. Bet līderis mums no 7 braucējiem ir Ingus Supe. Ingus Supe ar 1 minūti 1 sekundi. Precīzi, un otrajā vietā 1,8 sekundes zaudē viņam sezonas līderis Hugo Henriksons, 953. numurs no VV Moto Racing Team. Ingus Supe ir no Moto Vidzemes. Un trešajā vietā Martīnas Jasijūnas, Agatas Motocross. Martīnas Jasijūnas! Lielisku apli veids un pakāpjas pat uz otro vietu, apsteidza līderi kopvērtējumā Hugo Henriksonu. Hugo Henriksons pagaidām kvalifikācijā ir atbīdīts uz 3. vietu no VV Moto Racing Team un 4. vietā Ignas Beniusis Žemaitija Lietuva ar 80. kur 5. pozīcijā Gustavs Ozols no Saldus bērnu jaunatnes centrā 641. Ingus Supe notur līdera pozīcijas un lielisku apļa laiku 1 minūte. 1 minūte un 1 desmitaļā. Tas jau tuvu ātrumam tam, ko uzrāda Open klases braucēji. Jo tikai iepriekšējā posmā pāris braucēji no Open klases tika laukā no 1 minūtu robežām. Man liekas, 3 braucēji brauca ātrāk par 1 minūti tikai Open klasē ar jaudīgajiem Open klases mocīšiem.
Bet Ingus Supe, lūk, ar 125 divtakteri ir apli veicis 1 minūtē un 1 desmitaļā. Martīnas Jasjunas notur otro vietu Agatas motoklubs. 1 sekundi. Precīzi zaudē 1 sekundi Ingusam Supem un Hugo Hendriksons no VV Motor Racing Team joprojām 3. pozīcijā. Kvalifikācijas braucienā līderim zaudējot 2,8 sekundes. Vēl 2 minūtes līdz kvalifikāciju braucieno beigām. Varētu teikt, arī tāds mazs pārsteigums, jo līdz šim Hugo Hendriksons gan kvalifikācijā, gan fināla braucienos bija lielisks un nedeva lielas cerības pārējiem braucējiem pacīnīties par 25 punktiem, kuri tiek uzvarētājiem braucienā. Hugo Hendriksons, sarkanu numuru zīmi no VV Motor Racing Team spies savu mocīti nogādāt dalībnieku nometnē stumšus. Nezinu, protams, cik lielā problēma uz doto brīdī ir radusies Hugo Hendriksonam, bet viņš joprojām saglabā 3. labāko apļa laiku. 3. labākais apļa laiks ir Hugo Hendriksonam, 4. Ignats Beniusis. 7 desmitaļas viņš zaudē Hugo 1 apļa garumā. Bet līderā pozīcijās vēl viņš uzlabo apļa laiku. Wow! Ingus Supe brauc ātrāk par 1 minūti. 59,7 sekundes. Lūk, ātrākais apļa laiks šodien. Skatoties uz visiem apļa laikiem, ko līdz šim ir veikuši sportisti trasēm, 59,7 sekundes. Redzēsim, ko atbildēs Open klases braucēji, bet pagaidām Ingus Supe no Moto Vidzemes šo apli ir veicis ātrāk par 1 minūti. Martīnas Jasjunas arī uzlabo savu apļa laiku līdz 1 minūtei un 8 desmitaļām. Viņš tikai par 1,2 sekundēm atpaliek no Ingusa Supi un 3. vietā Hugo Hendriksons no VV Motor Racing Team. Notur joprojām 3. pozīciju, jo Hugo kaut gan jau viņš ir, diemžēl, stumšus mocīti atstājis trasi. Wow! Cerēsim, ka Hugo mehāniķi ir uzdevuma augstumos ar zelta rokām un Hugo mocīti viņi sagatavos arī fināla braucieniem. Finish 125 divtakteriem un Ingus Supe šodien kā pirmais stāsies pie starta barjeras. 946. numurs, kopērtiem viņam 2. vietā, 30 punktus viņš pagaidām atpaliek no Hugo Hendriksona pēc 9 braucieniem. Un 2. vietā lietuvietis Martīnas Jasjunas un 3. vietā Hugo Hendriksons. Ignats Beniusis 4., 5. Gustavs Ozols, 6. Emīls Miks Rapsevičs un 7. apļa laiks Rodrigo Zups no Moto Salā. Tāds vietu sadalījums kvalifikācijā. To vairs izmainīt mēs nevaram. Visiem 3 fināla braucieniem šādā secībā. Pie starta barjeras stāsies 125 divtakteri. Visai kuplā skaitā Open braucēji dodas trasē patīk. Open braucējiem pamačoties šajā iekštelpu Latvijas čempionātā. Man ļoti simpatizē tas, ka pēc daudzu gadu pārtraukuma ieradies šīs tādi braucēji kā Dāvis Līvs un Gundars Gaušs.
Es par viņiem nebiju dzirdējis gadus 5, pat vairāk, varbūt 8. Viņi nebija startējuši nevienās sacensībās. Es zināju, ka Dāvis Līvs nodarbojas ar trenera darbu, bet ko darīja mūsu slavenā motobraucēja viestura Gauša dēls Guntars Gaušis. Es pat īsti nezināju, kādu biznesu viņš un vēl kādiem sporta veidiem viņš hobiju pēc nodarbojās. Un pēkšņi šeit Lielplatoni arēnā Guntars Gaušis pie starta barjeras. Wow, Open klasē. Liels prieks, protams, visiem, kuri pazīst šos braucējus un arī līdzotējiem. Un Guntars Gaušis pagaidām ir 6. vietā. 6. pozīcijā viņš jau savu punktu bagāžu. Un kur tad ir Dāvis Līvs? Dāvis Līvs ir 8. vietā. Viņam vēl no Ducijas uz mocītī 13. numurs ir Dāvim Līvam. Bet kopvērtējumā līderis ir Ričards Alens Gaļcins. Nav viņš līderis, viņš ir 2. vietā. Līderis ir Mairis Pumpurs, es ļoti atvainojos. Jā. No līdera atpaliek Ričards Alens Gaļcins 27 punktus. Tā es vēlējos teikt. Jā. Jā, Ričards Alens Gaļcins. Viņam ir tikai 17 gadi un brauc jau ar Open klases mocīti. Un sevi kā sportistu viņš saka, ka viņš ir ļoti disciplinēts. Dzīvo Ogrē un brauc jau no 2013. gadā. Tātad jau 13 gadus viņš ir motocrossa apritē. Ričards Alens Gaļcins. Un augstākie sasniegumi Ričardam ir Latvijas čempionātā 15. gadā viņam ir 3. vieta, Latvijas čempionātā 16. gadā 4. vieta. Latvijas čempions 17. gadā viņam 1. vieta. Jā, 2025. gada sezonā viņš noraksta, jo trauma viņam izjauca visus plānus, nestartēja. Un šajā gadā, 2026. gadā, Ričards Alens Gaļcins vēlas vēl vairāk progresēt un parādīt skatāmas cīņas trasē, ko jau mēs redzējām pirmajos 3 posmos, ko Ričards cīnījās ar Mairi Pumpuru. Un tā kā Mairis Pumpurs ir diezgan nopietni satraumējies, un Mairis Pumpurs Spānijā treniņos guva nopietnu ceļgala traumu, tad šodien viņš sacensībās un arī sezonu viņš noteikti neiesāks klasiskajā motokrosā, pērnā gada Latvijas čempions. Un lūk, šodien Ričardam Alenam Gaļcinam paveras iespēja kļūt par pirmo Latvijas iekštelpu čempionu. Trasē Ričards Alens Gaļcins ir ar 737. numuru. Un viņu trenē Valdis Vanaks un, protams, tētis. Tētis ir liels palīgs un atbalsts Ričardam Alenam Gaļcinam. Lielākie atbalstītāji, kā jau sportistam vienmēr ir vajadzīgi atbalstītāji, tas ir tētis, kā arī ģenerāli sponsori. Un mīļākās trases viņam ir Aizpute un Stelpe, jo abas trases ir ļoti interesantas elementiem un ar lielu ātrumu un lieliem lēcieniem. Brauc ar 254 takteri. Hobijs ir, klausās viņš foršu mūziku, kāda viņam patīk, apbalvošana, kā viena no sacensību daļām. Interesē viss, jau uz pjedestāla savu karjeru laiku esmu stāvējis. Viņš 200 reizes, Ričards Alens Gaļcins, savas 14 gadu laikā, kopš viņš brauc ar mocīti, viņš 200 reizes vismaz ir bijis uz godja pjedestāla pakāpieniem. Viņš nav no agresīvajiem braucējiem, viņš brauc ar prātu, bet reizēm tomēr pārkāp šo riska robežu un brauc uz naža asmeņu. Tā kā, lūk, tas mums ir Ričards Alens Gaļcins, kuru mēs trasē redzam ar 737. numuru. Es pievērsu uzmanību tāpēc, ka šajā prestižajā Open klasē šodien mums ir 10 dalībnieki, un viņš, protams, šodien ir tas, kurš varētu kļūt šajā prestižajā klasē par Latvijas čempionu, pirmo Latvijas čempionu iekštelpu motokrosā Open klasē.
Un pagaidām viņš ir vienīgais no Open klases braucējiem, kas apli veicis ir ātrāk par 1 minūti, 59,8 sekundes, 737. numurs. Brauc ar Hondas mocīti un otrais ātrākais apļa laiks. Opā, Dāvis Līvs, jā, mūsu bijušais Latvijas izlases dalībnieks. Nācija motokrosos, Latvijas čempions, daudzu krosu uzvarētājs. Q-Team Liepājā Dāvis Līvs ir ar otro apļa laiku, 13. numurs, un 2004. gadā jauneklis Dāvis Līvs kļuva par 85 klases pasaules čempionātā 4. vietas ieguvēju. Turpat bija godā piedestāls, nepaveicās otrajā braucienā, lai gan Dāvis Līvs pirmajā braucienā tālajā 2004. gadā izcīnīja otro vietu aiz Zaharija Osborna no Amerikas Savienotajām valstīm. Otrajā braucienā starta burzma bija pamatīga, iekļuva tur arī Dāvis Līvs un diemžēl priekš līdzjutējiem un arī priekš viņa paša 4. vieta pasaules junioru čempionātā. Bet tagad Dāvis Līvs jau 22 gadi pagājuši un viņam ir 3. labākais apļa laiks. Šodien mums Latvijas čempionāta 4. posmā Lielplatonē, kur Rudolfs Stankus ir pakāpies uz otro vietu, apsteidz par 4 desmitaļām Dāvi Līvu un 4. vietā Matas Strasjavičus no Lietuvas 777. numuru. Nu ko darīs mums Rudolfs Stankus? Viņam ir jācīnās par punktiem, jo Rudolfam Stankusam paveras iespēja pakāpties arī no 4. vietas kopvērtējumā un ielausties pirmajā trīniekā. Viņš pagaidām tikai 3 punktus zaudē 3. vietai kopvērtējumā lietuvietim Matas Strasjavičus 767. numuru, tā kā šodien šeit būs cīņa par punktiem viennozīmīgi. Wow! Open klase mums būs saldais ēdiens, jo šeit vēl būs mums visai tālu miglātīts pirmais trīnieks, 12 braucienu summā, un tātad šeit jau ir pieteikušies tādi mums braucēji kā Ričards Alens Gaļcīns, Rudolfs Stankus, Dāvis Līvs ir diemžēl patālu, lai pacīnīties par pirmo trīnieku, bet par šodien 3 braucienu summu gan Dāvis Līvs var pacīnīties par goda piedestālu, Matas Strasjavičus no Lietuvas un Igaunijas Timo Moca 411. numuru, kurš kopvērtējumā ir 5. vietā. Jā, Open klasē šodien būs ļoti spraiga. Tā kā Ričardam Alenam Gaļcinam, lai viņš saka, ka viņš nav no agresīvajiem braucējiem, šodien iespējams būs šī agresija, tomēr jāņem talkā un jāpacīnās ar konkurentiem jau no pirmajiem starta metriem. Kā nekā pa Holešotu balvam arī jāpacīnās pirmajā braucienā no AMG Trade, kur 100 eiro kā vienmēr ir Holešots. Tā kā, ko? Ne tikai punkti, bet arī Eiriķi mums šodien pirmajā brauciena sākumā ir tāds nopietns. Tā kā jā, finiš. Ričards Alens Gaļcīns, vienīgais, kas trase veica ātrāk par 1 minūti. Rudolfs Stankus no Saldus motoklubs ar otro apļa laiku, 1 sekundi, 1 desmitaļu zaudēja viņš Ričardam Alenam Gaļcinām. Dāvis Līvs nosargāja 3. starta pozīciju, savu Husqvarnu no Q-Team Liepājā 4. pozīcijā Matas Strasjavičus Lietuva, 5. Gundars Gaušis startē privāti. Un sešnieku noslēdz Jonas Dilis no MSK Sema Lietuvā. Tāds ir sešnieks, jā. Igaunijas Timo Mots, 7. pie starta barjeras, bet kā jau pirmīt minēju, viņš kopvērtējumā ir 5. vietā. Un arī šos bezskaislīgos ciparus skaitot, prognozējot, var pacīnīties arī par pirmo trīnieku kopvērtējumā. Opā, pašākā klase ar iepriekšējā posmā viskuplāko dalībnieku skaitu. Ļoti demokrātiska klase. Jā. Var startēt.
Gan dēls, gan tētis, gan opis var braukt visi vienā klasē. Šeit nav nekāds vecuma ierobežojums. Arī dzīvesvara ierobežojums nav. Vienīgais ierobežojums ir mazs mocītis. Mazs mocītis, protams, baigi foršais. Un pagājušajā reizē Igauni bija ļoti kuplā skaitā. Igauni mums tēmē arī uz uzvaru Latvijas čempionātā kopvērtējumā, jo līderis ir Matija Heinpold. Viņš ir 8. numurs. Matija Heinpold un 8 punktus no viņa atpaliek Ralfs Zemītis no motokluba stendē. Pagājušais posms Ralfam Zemītim bija kā pa amerikāņu kalniņiem. Jā, kaut kādas tehniskas ķibeles vienmēr ir Ralfam Zemītim. Ne tikai iekštelpa motokrosā, bet arī klasiskajā motokrosā. Viņš pēc lieliskiem braucieniem nākamajā braucienā ir spiests atstāt trasi ar tehnisku ķibeli. Nu, redzēsim, kā tas būs šodien. Matija Heinpold ir ieradies, viņš ir līderis kopvērtējumā. 6. starta numurs, viņam bija 6. Nevis 8. bet 6. Un 3. vietā ir kopvērtējumā. Nu, man ļoti tas simpatizē, ka 3. vietā kopvērtējumā ir igauniete, šī simpātiskā dāmīte Kristela Raba. Kristela Raba, 31. numurs, un Kristela Raba arī šodien no Mini Dart Racing ir kopā ar visiem pārējiem. Un vēl viena dāmīte ir Eleonora Maiste, Igaunijā ar 7. numuru. Tā kā divas dāmītes mums ir šajā demokrātiskajā klasē, kur ir šodien pagaidām trasē vienīgi Igaunijas valsts pārstāvji. Opā, nav neviens Latvijas braucējs Latvijas čempionātā iekštelpa motokrosā. Nu, gaidām Ralfu Zemīti. Ralfs Zemītis ir ieradies, pagaidām joprojām kaut kādā ķibelē viņam ir ar... Ir trasē, ir Ralfs Zemītis ir ieradies, jā. 23. numurs, un atcerēsimies, ka 8 punktu starpībā ar līderi kopvērtējumā Matiju Heinpoldu. 8 punktu starpībā, bet 3 braucieni. Par šiem punktiem jau mēs esam daudz runājuši šodien. Šie punkti par pirmo vietu 25, par otro 22, par trešo 20 un 8 punktu starpībā ar Matiju Heinpoldu. Šeit būs pamatīga cīņa par uzvaru vēl kopvērtējumā starp šiem diviem braucējiem, Matiju Heinpoldu un Ralfu Zemīti, jo 3. vietā Kristela Raba no līderā atpaliek 39 punktus. 39 punktu starpība un 31 punktu viņa atpaliek no 2. vietas īpašnieka no Ralfa Zemīti. Tā kā cīņā arī pitbaiku konkurencē ar vienu Latvijas sportistu piedalīšanos Latvijas iekštelpu čempionātā. Igauniem nav bijis grūti šķērsot robežu, iziet muitas kontroli, visas robežu sargu, kā teikt, instrukcijas un padarīšanas un ierasties lūk Latvijā, bet vietējie sportisti. Ja pirmajā posmā bija vairāki Latvijas braucēji šajā iekštelpu čempionātā, tad lūk uz pēdējo posmu ir atbraucis tikai Ralfs Zemītis no motokluba stende, kurš tikko uzrādīja absolūti ātrāko apgalaiku 23. numurs. Apsteidza Matiju Heinpoldu, sezonas līderi no Igaunijas no Moto Extreme komandas ar 6. starta numuru un 3. vietā Aigar Ut, Mini Dart Racing ar 97. numuru. 3 labākie pašlaik ar saviem apļalaikiem. Bet Kristela Raba ar savu mazo Honda Speedbike, arī no Mini Dart Racing, Kristela Raba. Pagaidām ar 5. apļalaiku. 5. apļalaiks ir Kristela Raba. Jā, nu redzēsim. Izskatās, ka šodien arī duelis, kā tas bijis iepriekšējos posmos, tieši starp Ralfu Zemīti no Latvijas un Matiju Heinpoldu no Igaunijas, no Moto Extreme motokluba. Neapšaubāmi divi ātrākie
ko rāda mums arī kvalifikācijas apli, jo 3. vietā Aigara Ut zaudēja 3. Aigarut 3. vietā un 3,5 sekundes viņš zaudēja līderim Ralfam Zemītim. Un Kristela Rāba pagaidām atkāpjās uz 6. vietu, 31. numuriņš, 6. labākais apļa laiks. Kaut gan 2. posmā Kristela Rābu mēs aicinājām uz goda pjedestāla 3. pakāpiena 3 braucienu summā. Jā, pēdējā minūtē Ralfs Zemītis kvalifikācijā joprojām ar ātrāko apļa laiku, bet kā man patīk šie kvalifikācijas rezultāti, pussekundi tikai Mati Hentpold. Oi, apsteidz! Tikko izmainījās. Mati Hentpold apsteidz Ralfu Zemīti un nu jau pussekundi Ralfs zaudē Mati Hentpold. Un nu jau tojas finišam kvalifikācijā. Lūk, kā tas viss mainās kvalifikācija brauciena laikā. Un pēdējais lidojušais aplis. Nu, ļoti labi informēts ir Ralfs Zemītis no tehniskā parka šeit trases malā, ka viņam tagad ir 2. labākais apļa laiks. Un jā, Mati Hentpolds viena apļa garumā viņam ir priekšā par pussekundi. Un tātad arī pēdējais aplis saliks visu pa plautiņiem, vēl 10 sekundes līdz brauciena beigām. Mati Hentpold un Ralfs Zemītis. Divi ātrākie džeki trasē šajā pitbaiku konkurencē, un tikmēr jau ir finišē mums pirmie braucēji pēc 8 minūtēm aizvadītām trasēm. Un, protams, Mati Hentpold finišē, ir viņam finiši Mati Hentpold, joprojām viņš ir 1. vietā. Ralfs brauc lēnām, 2. starta pozīcijā. Jā, Ralfam Zemītim pussekundžu starpībā labākajā aplī, un tā ir 2. starta pozīcija. 3. apļa laiks Aigar Ut no Igaunijas, 4. Rasmus Konrād Bristol Igaunijā, 5. Aleksandrs Huva Igaunijā un 6. starta pozīcija Kristela Rāba, kura ir kopvērtējumā 3. vietā pēc 9 braucieniem Latvijas iekštālpu čempionātā pitbaiku konkurencē. Nu, 4. vietā ir Aleksandrs Huva, kurš šodien uzrādīja par 40 ātrāko apļa laiku nekā Kristela Rāba. Tā kā tuvākais sekotājs 3. pozīcijā ir Aleksandrs Huva ar 102. numuru, kurš bija trasē. Klusums trasē. Nu, tā jau parasti ir pēc kvalifikācijas. Mocīši apklusuši līdz pirmajiem nopietniem startiem fināla braucienos, kuri sāksies pēc dienas kārtības 10:50 minūtēs. Bet tagad, lūk, sportisti varat sākt gatavoties pēc 10 minūtēm pie starta barjeras galvenais tiesnesis. Renārs Gudrējs aicinās visus smaidu sejā uz sapulci, vienīgo sapulci. 10:30 minūtēs. Dalībnieki noteikti mums visiem
Vējš nepūš, mīnusi nav tik traki kā ārā, iekšēji plusos, un tādā jau pavasarīgā, vasarīgā noskaņojumā mēs varam visi doties pie starta barjeras, paklausīties, ko teiks mums galvenais tiesnesis par sacensību norisi, kā tas viss mums šodien izskatīsies šajā pēdējā posmā Latvijas iekštelpu motokrosā. Tā kā lūdzam visus arī var, protams, doties arī pārstāvji, treneri un tā tālāk sportisti, ja pats sportists tur kā vienmēr nonācis tur masiera apkampienos un tam līdzīgi pats nevar doties pie startā barjeras uz sapulci, ir gan pārstāvji, gan treneri un apkalpojušais personāls, kurš var aiziet un paklausīties, kā tas šodien viss izskatīsies, cik smuki mēs brauksim un kā mēs brauksim un tā tālāk. Attention, please, for all riders. Rider briefing today. 10:13 at start gates. Only briefing for all riders. Today at start gates 10:13. Tā kā lūk pie starta barjeras 10:30 minūtēs lūdzu visi sportisti uz vienīgo sapulci dienas kārtībā. Arī tur ir melns uz balta, tas viss smuki uzrakstīts. Un katram sportistam pie busiņā vai tur, kur viņš ir dalībnieku nometnē izveidojis savu vietu, ir noteikti šī A4 lapa ar dienas kārtību 21. februārī pēdējā posmā Latvijas vēsturiskajā pirmajā Latvijas čempionātā iekštelpu motokrosā. Nu, lūk tā kā mazajā kafijas pauzītie tie, kuri nedodas uz sapulci, un līdz ar to turpinājums būs pēc sapulces 10:50 minūtēs. Zigi esot tāds, kas dzīvo mūsu mājā, kad izvelk to ārā un liek pie lietas. Visi kaimiņi to dzird līdz pēc tam stāvam, man liekas. Ko tu tur skaties, kaut kāds neķītras bildes? Es zinu, ko tu man laikam neesi rubuls pilns. Es runāju par motu, nāc paskaties, Aldi. Lielpiltonē ir atvērusies jauna motocross hala. Speedzone MX tepatās Latvijā, lielākā iekštelpa arēna Eiropā. Skaties tie mocīši, kā sienāši te lēkā, smilts iet pa gaisu, kā smilšu vētrā. Hel puiši, kurš grib paņemt zentiņu uz rāmīt, paraut pa aplīšu enerģisko dāmīt. Tu laikam nedomā vispār, ko runā, katru dienu paliec arvien dumjāk. Aldi, skaties, reku Vinters Jāns, atvērt šo arēnu, tas bija viņa plāns. Skaties, mocīši te arī var īrēt uz vietas, jā, motocross ļaudim par šo arēnu būs prieks. Jā, Speedzone MX, dodam ručkā un taisam triks. Aldi, negribi izlekt ar tādu, pārsteidz mani. Nē, man trūkst vārdu. Speedzone MX, jā, jo tas ir Speedzone MX. Speedzone MX.